Sveicināti, mīļie cilvēki! Pašlaik vēlos parunāt par vienotību un vientulību, ko esmu pamanījusi un ko pat izjūtu. Īsti sākšu ar vientulības sajūtu. Pašlaik bieži pamanu to, ka mēs cilvēki katrs esam pats par sevi lielākoties. Jā, mums ir kāds draugu loks, radinieku loks, darba loks. Bet vai mēs īsti esam kopā un izrunājam ar cilvēkiem visu to, ko mēs jūtam, kas notiek mūsos? Tas ir kā kuram. Bet tā vientulības sajūta rodas tāpēc, ka jā, mēs esam ļoti izolējušies, ļoti atšķirti jūtamies un esam aizmirsuši kopības un vienotības un sadarbības sajūtu iemeslu, kā to veicināt, kā to darbināt. Jo esot vieniem, mums īsti nav atbalsta, kā pārstrādāt visu tas, kas notiek mūsu dzīvēs. Un tad mēs arī slīkstam ļoti depresīvos un apātiskos stāvokļos. Un esam arī, ja mums ir iegānāts, kā to pateikt labāk, tūlīt pamēģināšu. Ko es ar to vēlos teikt? Tas, kad mums vajag atbalstu emocionālu, fizisku, materiālu, jebkādu jūs varat iedomāties, mēs bieži vien ejam pie it kā tuvākā sava loka, bet bieži vien daudziem arī tāda nemaz nav. Un mēs baidamies iet pie citiem cilvēkiem, it kā tie, kuri mums būtu svešinieki, jo mēs to esam darījuši un bieži vien esam tikuši atraidīti, un tāpēc ir arī bailes, kauns, varbūt kādas citas sajūtas citiem, iet atbalstu prasīt citiem. Bet īsti visa mūsu cilvēces nozīme un sabiedrības nozīme ir būt kopā, atbalstīt viens otru, būt viens ar otru, draudzēties, darīt, darboties un visu, ko jūs varat iedomāties. Ar šo vēlos pateikt, ka īsti vēlos veicināt to, ka lai cilvēki uzdrošinās lūgt pēc palīdzības, pēc atbalsta. Īsti jebkuram cilvēkam, kuru viņš satiek uz ielas, kuru viņš kādā vietā redz, un arī īsti to pašu pats, lai dara, jo to mēs varam ierosināt un veicināt tikai rādot piemēru. Un lai mēs atvesaļotos arī kā sabiedrība, un lai mēs kā indivīdi labāk justos, mums ir vajadzīga tā kopiena, kopība, vienotība, atbalsts, cieņa, sapratne un īsti uzklausīšana, vienkārši pabūšana ar cilvēku. Un tā mēs varam arī izprast gan sevi, gan citus, un visu šo mīlestību, labestību arī vairot tālāk. Ceru, ka varēju nodot šo domu. Pašlaik atstāšu šeit šo tēmu šādi. Pateikšu to, ka ir kādi jautājumi vai neskaidrības, vai vēlamies dziļāk tā padiskutēt, pakomunicēt par šo tēmu. Priecāšos to darīt. Sveicieni visiem!